Nu tā, mana mīlestība pret ūdeni sākās 6 gadu vecumā, kad mana vecmāmiņa aizveda mani uz Sastāvas vidusskolas peldbaseinu uz privātajām nodarbībām. Un tad kaut kā lēnu garu sāku peldēt, iepatikās. Atceros, ka man bija šausmīgas bailes braukt pa Slitkalnī lejā, kas kādreiz bija 6. vidusskolā. Un tad treneri kopā ar mani sēdās un mēs laidāmies lejā un tā lēnu garu aizgāja. Pienāca 2. klase, kad bija obligātā peldēt apmācība šeit tepatās Jelgavas baseinā centra. Un tā arī sāku. Aizgāja tā peldēšana, paliku pēc obligātās peldēt apmācības uz visiem laikiem, tā teikt. Es biju izmēģinājusi gan dejošanu, gan dziedāšanu, bet tas sports, azarts, ātrums aizrāva. Vienmēr, kad es peldēju obligātajā peldēt apmācībā, bija ātrāk par visiem citiem. Man teica, peldi lēnāk, nevajag nekur steigties, bet es tā nevarēju. Vienmēr gribējās visiem pa priekšu, un tā es arī paliku. Protams, bija gan labi laiki, gan netika labi laiki, bet kopumā sports ļoti norūda. Arī šobrīd tā ir disciplīna, sevi var kontrolēt, disciplinēt, pieiet pie visādiem darbiem, radoši, atdot sevi visu. Mans pilns prātā ir palicis, kad man bija jāpeld pirmo reizi sacensībās 200 metri, un tad pēc pirmajiem 100 metriem bija tā, ka aizsit elpa, ir grūti elpot, apstājies, un tad mēģini turpināt uz priekšu. Bet ar laiku aiziet, un tad jau ir viss kārtībā. Lielākie sasniegumi noteikti bija izpildīts sporta meistara kandidāts un arī tikšana uz Eiropas jaunatnes olimpisko festivālu 2009. gadā. Tās ir spilgtākās atmiņas no šī festivāla. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Upē, protams, cita ūdens temperatūras traumē. Tev nav viens konkrēts virziens, tev strauminās šurpa turpa, ietekmē visi vides apstākļi, bet kopumā bija ļoti interesanti jauna pieredze. Vispār man nepatīk peldēt atklātā ūdenī, tādēļ, ka es nezinu, kas tur ir apakšā, kas man tur zem kājām var būt, bet pierod, nebija tik traki. Bija tā, ka vispār 16 gados es aizgāju no peldēšanas, domāju, nekad mūžā vairs neko nesaistīšu ar peldēšanu, man to negribās viss. Pagāja pāris gadi, mans bijušās treniņu kolēģis strādāja jau par treneriem, tomēr bija tā doma, varbūt man tomēr arī gribās kļūt par to treneri, un tad arī ar Zelmas palīdzību es iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un arī sāku strādāt Jelgavā 2 bērnu dārzos, un tā arī aizsākās mana trenera karjera, kura vēl joprojām turpinās, un domāju, ka arī nebeigsies. Grūts jautājums, bet laikam man vismīļākie tomēr ir zīdaiņu peldināšana. Nerunā pretī. Tas noteikti ir tas ir savādāk, tā ir vairāk kā peldināšana. Es esmu izgājis tam dzīves posmam cauri, kas nozīmē sports. Un tas man īsti kā pašai treneras darbībā nesaista. Man interesē tieši tā peldēt apmācība, kad nāk bērni nobijušies, raud, baidās, bet beigās viņi aiziet prom ar smaidu un ir iemācījušies peldēt. Noteikti var iemācīties jebkurā vecumā. Man arī ir nākuši cilvēki pār 60 gadiem, un tas izdodas. Protams, kā kuram nepieciešams laiks, citam pietiks ar pāris reizēm, citam varbūt vajadzēs pusgadu vai gadu, bet viss ir iespējams. Abiem diviem ir kāda atbildība, bet vienmēr saka, labākais glābējs ir tas, kuram nekas nav jādara, kurš ir novērsis visas šīs bīstamās situācijas, kas var notikt. Biedrībā Peldēt droši iesaistījos jau no pašiem pirmsākumiem, kas bija 2018. gada rudens. Man piedāvāja, domāju, kāpēc gan ne, un tas noteikti šobrīd ir kā tāds sirds darbs izglītot sabiedrību par drošību uz ūdens, jo, kā zinām, Latvija ir 1. vietā Eiropā un arī pasaulē slīkušo skaita ziņā, līdz ar to, tas ir, tā teikt, liels pienesums to, ko mēs darām ar biedrību Peldēt droši. Tas ir smagi, ir pašai nācies pieredzēt to, ka šeit Jelgavas pludmalē pirms pāris gadiem noslīka puisis. Nav tas patīkamākais, bet tāpēc mēs šo darbu darām, lai mazinātu šo statistiku, kas cerams ilgtermiņā arī nesīs kādu labumu. Jā, par tiesnesi es kļuvu. Vispār tā pieredze sākās šeit pat baseinā, jo visiem sportistiem bija arī tā katru gadu noteikts mērķis, jātiesā sacensības tur mazākiem bērniem. Un kaut kā pirms pāris gadiem Latvijas Peldēšanas federācija izdomāja, ka vajag izveidot tādu tiesnešu kolēģiju, kas būs tie, kas katru reizi tiesās sacensības, lai nav katru reizi jāmeklē kaut kādi treneri,
ko arī grib skatīties, kā savi sportisti peld, un līdz ar to mēs iesaistījāmies abi kopā ar vīru. Un laika gaitā mēs bijām tie, kas regulāri to dara, un tā mēs esam aizcīnījušies līdz tam, ka mēs tikām uz Eiropas junioru čempionātu. Bet jā, tā pieredze bija fantastiska, pavisam savādāk nekā notiek šeit. Atbildība noteikti ir visās pozīcijās, kā kurā ir savādāka, bet viss, kas ir saistīts ar ūdeni, tas man patīk, tādēļ, laikam esmu visur iesaistījusies. Bet labākais tas, ka visam pietiek laiks, un tas ir tiešām kā sirds darbs. Jā, ir diezgan bieži šādas situācijas, ka nāk dusmīgi treneri un stāsta, kāpēc noņēma, par ko bija diskvalifikācija, bet galvenais ir saglabāt mieru un izstāstīt šo situāciju, kā tas ir bijis, iepazīstināt ar noteikumiem, iespējams, ka nav dzirdēti kādi jaunākie noteikumi, bet saglabāt mieru noteikti, domāt pozitīvi. Daudz dažādas lietas ir pārpeldēti 15 metru atzīme, nepareizi pagriezieni izpildīti kompleksajā peldējumā, kas visbiežāk ir no muguras uz brasu. Tad ir arī bieži vien peldot brasā 2 sitieni ar kājām delfīnā, kas ir izpildīti pēc pagrieziena ūdenī. Jā, bieži arī gadās situācijas, kad liekas, ne, treneriem taisnība viss, bet tad noskatās video ieraksta lēni, palēnāti atskatās visu, un tad saprot, jā, ka tomēr tiesnešiem bija taisnība. Tā ir, bet to mums arī stāstīja Eiropas junioru čempionātā, ka pats galvenais ir tātad izstāstīt, kas ir noticis, saglabāt mieru un tā kā ar viņiem nestrīdēties. Noteikti, ka tas ir trenera darbs. Tā ir sadarbība ar bērniem, ar pieaugušajiem, visu laiku jādomā ir radoši, aizdomā jauni uzdevumi. Satiek jauns cilvēks un iegūst labus draugus. Domāju, ka šobrīd ir pietiekuši daudz darba, visu vasara pilna ar dažādām lietām, kas ir jādara. Domāju, ka šobrīd arī pietiks.